Bet tagad gan vārds akadēmiskam prātam, tas ir Aldis Greitāns, kur man ir tas gods pieteikt. Viņš ir Rīgas biznesa skolas lektors un maģistra studiju programmu vadītājs. Tostarp arī pārstāv publisko pārvaldi kaut kādā ziņā, un tas ir Valsts radio un televīzijas centrs, kas faktiski ir tātad valsts kapitāla sabiedrība, kas darbojas uz komerciāliem pamatiem. Viņš arī padomas priekšsēdētājs. Kā redzat, bruņots ar pārnēsājumo mikrofonu, kas piesprausts pie auss. Tas nozīmē, ka Aldis staigās. Aplausus Aldim Greitānam, lūdzu. Labdien! Jā, patiesi kancels augstskolās jau sen ir atcelts un pasniedzēji pieraduši pārvietoties pa telpu, tāpēc es ar pārnēsājumo mikrofonu jūtos komfortablāk. Iekšējā auditora līderība organizācijas pievienotās vērtības veidošanā. Kad man uzaicināja runāt par šo tēmu, nevarētu teikt, ka es nebiju pārsteigts, bet bija pilnīgi noteikti, ka tā nav tēma, par kuru es ikdienā domāju. Tā nav Romas impērija, par kuru, kā saka man meita vīrieši, domājot vismaz reizi nedēļā. Līdz ar to tas man izsauc tādu pārdomu virkni, un es aizdomājos, jā, patiešām, kas tad ir iekšējais auditors? It kā jocīgs jautājums priekšpadomas priekšsēdētāju, vai ne? Bet es mēģināju saprast, kāda ir auditora loma un kā šī izpratne par auditoru lomu ir veidojusies. Un es atcerējos, man vispār ir diezgan daudz dīvainu kontaktu bijuši ar iekšējā auditora lomu manā dzīvē. Un kādreiz 90. gadu otrās puses sākumā es gāju Amerikas Savienoto Valstu iekšējā auditora institūta kursos. Mācījos par iekšējo auditoru. Un tajā grupā es biju vienīgais nepraktizējošais finansists. Vispārējie bija finansisti. Un es tur jutos nedaudz pēc tāda pamuļķīša, jo tur viss uzsvars bija uz grāmatvedību, viss uzsvars bija uz finansēm. Es nedaudz atgūstu savu reputāciju un pašcieņu tad, kad sākās runa par analītiskām metodēm, par statistiku un tādā garā, jo man kā studētam inženierim, robottehniķim tur gāja labāk. Daudz labāk, es gribētu teikt. Nu, lūk, pēc tam man ir bijuši pietiekami daudz. Es esmu bijis Citadeles bankas iekšējā audita padomē, arī Citadeles bankas padomē. Man ir gadījies, ka vienam no pirmajiem Latvijas banku iekšējiem auditoriem es esmu stāstījis, kā strādā offshore bankings un daudz citu peripetiju. Bet tautā ir izveidojies priekšstats, ka iekšējais auditors ir ārējā audita nabagais brālēns. Tas tāds jocīgs, dusmīgs grāmatvedis, kas skatās pārējiem grāmatvežiem uz pirkstiem, un tā kā atnāks iekšējais auditors, ārējais auditors, tad viņš paskatīsies uz visiem pirkstiem, uz visiem ierakstiem un pateiks patiesību. Nu, lūk, šajā brīdī mans pārdomas aizslīdēja uz realitāti, jo kā padomas priekšsēdētājs es esmu regulārā kontaktā ar iekšējo auditoru. Un tas nebija atklājums tajā brīdī, es jau pirms tam to biju pamanījis, ka es ar iekšējo auditoru gan šajā, gan iepriekšējā dzīvē nekad neesmu runājis par grāmatvedību. Es nekad neesmu runājis par grāmatvedību. Ir bijušas sarunas tur pat ne tik daudz par krāpšanu bankā, cik, teiksim, tur par finansiālām kļūdām un tādā garā, bet nekad nav bijušas sarunas par grāmatvedību. Šajā sakarā arī es nedaudz ironisks par to, ka laika pa laikam es ieraugu sludinājums, ka tiek meklēts padomes loceklis ar finansu un iekšējā audita kompetenci. Jā, ja nerunā par grāmatvedības. Un tad par ko tad es runāju ar iekšējiem auditoriem un patiesībā par to, ko es sagaidu no iekšējā auditora. Un nav noslēpums, ka Baltijas korporatīvās pārvaldības institūcija norganizēs tādu padomu locekļu klubiņu. Šonedēļ pat bija šī klubiņa sanāksme. Tur bija arī nedaudz aizskart iekšējā audita tēma, ko faktiski pārējie sagaida no šie iekšējā auditora. Ja. Tās galvenās tēmas, ne galvenās tēmas, tās tēmas, par ko mēs tur varbūt tradicionāli runājam, finanses, par tām es jau pāranalizēju.
procesi. LVRTC ir ļoti tehnoloģisks uzņēmums. Mēs runājam arī par tehnoloģijām un dažādām platformām un tādām lietām. Bet tās nav galvenās sarunas. Tas, par ko mēs runājam, ir stratēģija. Jā, stratēģija. Mēs runājam par stratēģiju ar iekšēju auditoru. Ja? Un viena no stratēģijas veidošanas metodēm ir stratēģijas veidošana caur risku novērtēšanu. Tā kā tā saruna ir pilnīgi dabiska. Tas, par ko mēs runājam, ir kultūra, reputācija. Arī par to mēs runājam. LRTC var būt mazāk, bet ir uzņēmumi pietiekami daudz, kur ir runa par ietekmi uz sabiedrību un uz vidi. Un tās ir pilnīgi negaidītas tēmas, bet tās ir, kā iepriekšējā runātāja arī parādīja, tās ir aktuālas tēmas. Un tagad, ja es skatos uz šo te sarakstu, un tā bija man atklāsme, kad es gatavojos šai te prezentācijai, tās ir visas tās lietas, par ko atbild arī uzņēmuma vadītājs. Vai ne? Tās ir tās lietas, par ko atbild uzņēmuma vadītājs. Uzņēmuma vadītājs ir līderis. Un tad sanāk arī, ka iekšējais auditors ir kaut kādā mērā līderis. Viņš varbūt par to neatbild, bet viņš pilnīgi noteikti ar to nodarbojas. Ja? Tās ir tās jomas, kuras viņš tā vai citādāk ietekmē uzņēmumā, kuras viņam ir jāietekmē. Un tālāk jau bija pavisam vienkārši. Ja? Runāja par līderi, tātad kādas ir līderi īpašības. Pirmkārt, drosme. Nepārprotiet mani, ja? Drosme nenozīmē, ka ir jābūt dusmīgam, nav jābūt bail uzbraukt valdes priekšsēdētājam, ja? vai arī nolikt pie vietas padomas priekšsēdētāja. Nē. Arī principā to varēja izdarīt secinājumu no iepriekšējās runātājas. Iekšējam auditoram ir jābūt spējai izveidot savu reputāciju uzņēmumā. Un izveidot pareizu reputāciju. Nevis tādu cilvēku, no kura baidās, bet tādu cilvēku, kuru saprot un kur palīdzību, kuru novērtē. Un tam ir vajadzīga zināma drosme. Ja? Ir jābūt drosmei sekot līdz laikam, ir jābūt drosmei sekot, lai tā teikt, uzņemties iniciatīvu, drosmei domāt par attīstību. Tas arī viss prasa drosmi. Neatlaidība un noturība. Šeit, es domāju, ir diezgan maz komentāri. Ja? Tie, kas ir šeit iekšēji auditori, tie, kas ir auditori, jūs saprotiet paši, ka šis te darbs prasa noturību, tāpēc tas ir psiholoģiski grūts darbs. Bet ticiet, man ir uzņēmuma vadītāja darbs, līdera darbs prasa noturību. Izveidot šo te savu reputāciju, būt pietiekami neatlaidīgam, lai panāktu savu zināmā mērā, pietiekami noturīgam, lai nepakļautos dažādiem spiedieniem, lai saglabātu objektivitāti. Tas, starp citu, viens no iemesliem, kāpēc es iespējams nekļuvu par iekšēju auditoru. Es esmu pārāk emocionāls cilvēks, un es droši vien tur ātri vien pārkvalificētos un mēģinātu vadīt to uzņēmumu. Ja. Lūk, objektivitāte. Arī bez diskusijām. Ja. Pilnīgi skaidrs, ka iekšējiem auditoram jābūt objektīvam. Bet viņam ir jābūt objektīvam ne tikai skatoties uz šodienas situāciju. Ja. Ja iekšējais auditors ir līderis, un es domāju, ka mēs esam vienojušies jau, ka iekšējais auditors ir līderis, viņam ir jābūt spējīgam objektīvi paskatīties nākotnes gaismā uz esošo situāciju. Viņam jāspēj objektīvi paskatīties, kā tas viss attīstīsies. Objektīvi paskatīties, kā uzņēmumu ir jāmainās. Un es esmu arī piedzīvojis situācijas, kad iekšējais auditors ir uzņēmuma izmaiņu iniciators. Nevis tāpēc, ka tur kaut kas nav kārtībā, ja, bet objektīvi skatoties ir jāmainās, lai palikt dzīvi. Es dramatizēju, protams, šobrīd, ja, bet ir jāmainās, lai uzņēmums arī turpmāk varētu pastāvēt, attīstīties un būt veiksmīgs. Inovatīvums. Tas ir tas, ko prasa tagad pilnīgi no visiem. Pilnīgi no visām valdēm, visos uzņēmumos, neatkarīgi valsts uzņēmumu vai privātie uzņēmumi, inovācijas, tā ir lieta. Jautājums, kāds tam sakars ir ar iekšējiem auditoriem.
Pavisam vienkārši. Es neatgriezīšos pie tā slaida, kur es biju uzskaitījis tās tēmas, kas ir iekšējā auditora kompetencē, manuprāt. Bet kā jūs saprotiet, tad viss tas attīstās. Un mēs vairs nevaram dzīvot ar tām vecajām metodēm. Tad apgalvojums, ka daudz tā domā, ka tam ir jābūt tā, tāpēc, ka mēs tā darām kopš 17. gadsimta. Tas ir diezgan biežs apgalvojums, ja mēs bieži vien dzīvojam tradīciju varā. Lai cik tas dīvaini nebūtu inovācijas, arī dažādu metožu, izmantoto metožu inovatīvums, nākotnes perspektīvu, tai ir jābūt iekšējā auditora kompetencei. Komunikācijas prasmes. Bez šaubām. Bez šaubām. Te mēs atgriežamies pie šīs manas tēzes par to, ka iekšējam auditoram no vienas puses ir jāizveido šī savu reputācija, un tas prasa specifiskas komunikācijas prasmes. Tas nav tā, ka man ir jāspēj tagad sačamoties ar visiem. Tā saucamiem stakeholderiem, iesaistītām pusēm ar padomus priekšsēdētājiem, akcionāru pārstāvjiem, valdi, tur kaut kādiem neformāliem līderiem tajā uzņēmumā. Tā nav tā komunikācija. Un atkal tā ir ļoti specifiska komunikācija, kas patiesībā iekšējā auditora darbu, kā līderu darbu, padara ļoti īpašu. No vienas puses ir jāprot komunicēt, bet no otras puses ir jāsaglabā šī neobjektivitāte, neitrālums. Tātad ir jāprot, zināmā mērā, noturēt no vienas puses distanci, no otras puses saglabāt šo distanci. Un, kā jūs saprotiet, tas ir milzīgi grūti. Tas arī var būt viens no iemesliem, kāpēc es nekļuvu par iekšējo auditoru. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem distance ir vai nulle vai bezgalība. Es droši vien tāpēc nevarētu darboties kā iekšējais auditors. Savalkot kopā, ir pilnīgi skaidrs, ka tās sfēras, tās lietas, kas ir iekšējā auditora ietekmē, pilnīgi noteikti ir tās lietas, kas ceļ uzņēmumu vērtību. Dīvainā kārtā, vismaz man pārdomu rezultātā, iekšējais auditors nodarbojās tām pašām lietām, viņā būtu tām pašām kompetencijām, kas uzņēmumu vadībai. Tikai tā specifika ir tāda, ka viņam ir jābūt līderim, kas zināmā mērā izaicina uzņēmumu vadību, kas ne tikai, konservatīvi viņu mēģina noturēt pie kaut kādām likuma burtiem tam līdzīgi, bet kas izaicina uzņēmumu vadību arī pareizi novērtēt un attīstīties. Es atvainojos, pareizi novērtēt nākotni, pareizi attīstīties. Un pavisam nesen manas galvenās sarunas ar iekšējo auditoru bija par uzņēmumu stratēģiju. Dīvainā kārtā mēs runājām par to, kā uzņēmums attīstīsies, un mēs runājām par to, kā tiek veidota šī uzņēmuma nākamā perioda stratēģija. Paldies! Aldi, paldies jums! Tieši jautājumi, no slaidot, tagad sāk ienākt. Bet man ir jautājums tomēr kontekstā ar to, kas tika savā ziņā jautāts iepriekš. Droši vien, ka netrūkst iestādes, un, godīgi sakot, ne tikai publiskajā pārvaldē, bet arī privātajā sektorā, kur tas iekšējais auditors joprojām ir neeksistējoša lieta. Tā kā vēlamības formā, tā kā gribētos, bet ir 500 dažādi apstākļi, kāpēc mums nav. Mēs par to domāsim rīt. Bet vienmēr ir šodien, un rītdien nekad nepienāk. Varbūt, ka jums ir kaut kāds ļoti tāds motivējošs un skaidrs elements, kāpēc tā iekšējā auditora klātbūtne ir tik svarīga. Jebkuras, kā lai saka, tādas institucionalizētas organizācijas ķermenī, ja tā drīkst teikt. Pirmais vienkāršais, ticiet man, tā vajag. Kāpēc? Kāpēc, jā. Redziet, šeit ir tāds nedaudz filozofisks pārdoms. Es ceru, ka man izdevās savā uzrunā likt saprast, ka viena no iekšējā auditora lomām ir zināmā mērā izaicināt uzņēmumu domāšanu, uzņēmumu vadības domāšanu. Ne tikai noturēt viņus pie zemes, bet arī parādīt, ziniet, tai zemē tur ir horizons, un uz turien mēs ejam. Un kā varbūt uz turieni nokļūt. Mana pārliecība ir tā, ka tai saspēlē starp padomi un valdi auditors ir tas, kas
zināmā mērā nodrošina tādu objektīvu viedokli gan vieniem, gan otriem. Un šis te objektīvais viedoklis ir ļoti nepieciešams, tāpēc, ka īpaši valdei pastāv tā saucamā tuneļa domāšana. Jā, viņi ir tik aizņemti, un tas ir attaisnojami, viņi ir tik aizņemti ar šo te mērķu sasniegšanu, ka viņi bieži vien nepamana kaut kādas lietas. Bieži vien mēs esam tik ļoti virzīti uz šo te mērķi, ka mums liekas tur kaut kāda sīkuma, ko mēs varam neņemt vērā. Mēs viņus neņemam vērā, bet patiesībā sakot, tie sīkumi var izraisīt kaut kādus tauriņa efektus. Jā, tā viena lieta, otra lieta, es šeit runāju par drosmi, un īsta vadītāja drosme ir spēja pacelties pāri kaut kādām, tradicionālajiem līmenim, spēja pacelties pāri pašam sev. Jā, prasa novērtēt sevi tā kā no malas. Bet izvēle par labu iekšējā auditora meklēšanai, atrašanai un turēšanai savā tuvumā arī savā ziņā neliecina par tādu vadības drosmi. Jā. Jo, Jā, es tieši to gribēju pateikt. Tas nozīmē atļaut kādam būt drosmīgam, uzbraukt augumā valdes priekšsēdētājiem un vispārējo. Man šausmīgi nepatīk šis te uzbraukt augumā. Jā, un... Jūs jau pats to pieminējāt. Man likās, ka es esmu pārprasts tādā gadījumā. Jā. Tā nav tā drosme, ko labi. Jā, uzbraukt var jebkuram, bet tur ir jābūt sadarbībai, bet tā ir specifiska sadarbība. Jautājums, ko mums Diana uzdod, vai iekšējais auditors ir pelēkais kardināls iestādē? Nav grūti par tādu kļūt. nav grūti par tādu kļūt, bet, kā lai pasaka, tas ir karmatiski traumējoši, pilnīgi noteikti. Jā. Jo es nezinu, vai jūs gribētu būt par pēdējo cilvēku, ko darbinieks redz pirms darba attiecību pārtraukšanas. No vienas puses, no otras puses, ja tas tā ir noticis, ja, tad nebūs labi, jo tad uzņēmumā viens cilvēks, kas vada uzņēmumu bez atbildības par to. Jautājums no Lindas. Vai un kā padome uzstāda iekšējam auditam izaugsmes mērķus? Iekšējam auditam izaugsmes mērķus. Tāds jautājums. Tas tikai mēdīs. Padome uzstāda izaugsmes mērķus uzņēmumam. Un pilnīgi noteikti iekšējais audits zina par šiem te izaugsmes mērķiem. Ja, līdz ar to pirmām kārtām jācer, ka iekšējais auditors pats saprot, ka viņiem ir jāaug līdzi. Jā, no vienas puses, no otras puses tiek veidot šie audita plāni, audita stratēģijas, un tajās ir, vajadzētu būt iekšā šai izaugsmē. Vēl tāds jautājums diezgan atvērts, cik ļoti vēlas uzticēties auditora viedoklim. Citiem vārdiem, iespējams, ka funkcionāli audits darbojas, un audits ir tas neatkarīgais ar ērgļu skatienu, tā teikt, pa visu laukumu, un iespējams, ka ir vadība, kas, tā kā saka, ļoti labi, paldies, ka atnācāt. Bet... es to varētu tā traktēt. Jā. Piedodiet, ja es kļūdos, es neesmu iekšējais auditors. Man jau liekas, ka vienīgais cilvēks, kam var pilnībā uzticēties, esmu es. Tas ir... Varbūt tā arī domāt šis jautājums. Tas, protams, ir kļūdains spriedums. Kā cik ļoti uzticēties iekšējiem auditoram? Ir jāuzticās no vienas puses, vienmēr jāatcerās tomēr, ka visi iekšējie auditori arī cilvēki. Viņi arī mēdz kļūdīties, jā. Un tādā garā. Un faktiski tas, teiksim, ir padomas priekšsēdētāju uzdevums akumulēt to informāciju gan no iekšējā auditora, gan no oficiālās, teiksim, komunikācijas, to, ko valde prezentē padomas sēdēs, ko valde dod padomas priekšsēdētājiem, bet arī, un te es nedaudz nokļūstu pretrunās ar Andra Grafu, padomas priekšsēdētājiem uzdevums ir komunicēt ar uzņēmumu, arī ar tā saucamiem atslēgas cilvēkiem uzņēmumā, respektīvi, bet darīt to atklāti. Jā, un akumulēt informāciju par to, kas notiek uzņēmumā, un tad tālāk jau tur, teiksim, pašam saprast, kas tur notiek patiesībā. Ilūta vēl zināt, kā motivēt auditoru būt drosmīgam, un tas ir priekšpēdējais jautājums mūsu jautājumu atbilžu sesijā. Būt drosmīgam. Tas ir tieši padomas priekšsēdētāju uzdevums. Jā, tad iekšējam auditoram ir jāsaprot, ka viņiem ir padomas atbalsts.
Jā, tā tad un tas arī ir teikt dažādos noteikumos un visur citur, ka kaut nepieciešamības gadījumā iekšējiem auditoram ir jāmeklē padoms atbalsts. Jā, un jācer, ka viņam ir drosme viņu meklēt nepieciešamības gadījumā. Un noslēdzošais jautājums, kas daudziem pilnīgi neinteresē, tomēr daudz interesējas. Ja iekšējiem auditoram ir praktiski vadības kompetences nepieciešams, tad viss tas, ko jūs pieminējat, tad kādam salīdzinoši ar vadību būtu jābūt auditora atalgojumam? Šis ir labs jautājums, jā? Es nākamajā konferencē par to varētu runāt apmēram stundu. Īsā versija viņam ir jābūt salīdzinām, jā, bet, ja jūs man tagad prasīsiet procentus, es, protams, to nepateikšu. Ir jāatcerās viena lieta, ja, kad atbildība līmenis. Jā, un tai vadībai tas atbildības līmenis tomēr ir maķenīt augstāks. Ja, tā kā viņam ir jābūt salīdzināmam, tādā nozīmē, ka viņam ir baigi daudz un tam ir baigi maz. Jā, bet tādā nozīmē, ka tur viņi principā var arī varbūt kopā aiziet uz restorānu. Uz vienu to pašu restorānu. Bet pilnīgi noteikti, kad tas nekad nav pedagoģiski, ka kāds uzņēmuma darbinieks saņem vairāk kā vadību. Bet viņam ir jābūt salīdzināmam, un ir tā, ka mūsu kā valsts kapitāla sabiedrība maķenīt ierobežo visādi normatīvi akti, un tādā garā tas ir varbūt tās arī, es teiktu tā, kad reizēm tā vēlme pacelt iekšā auditora alga ir lielāka nekā tas ir iespējams. Bet vajadzētu. Paldies, Aldis Greitāns. Paldies.